Labdien, jūs klausāties Teles aplēdu, un šodien ar jums kopā esmu es, Krišāns Lācis. Un Agnes Irbe. Šodien mēs pievērsīsimies viena domātāja, Latvijai, pasaulē, Eiropai, morālai, metafizikai svarīgi domātāja Immanuela Kanta vienam darbiņam, nelielam darbiņam, tikuma metafizikas pamatojums, kas iznāca 1785. gadā Rīgā un jaukā latviskā tulkojumā iznācis apgādās zinātne 2020. gadā. Riharda Kuļa tulkojumā. Kāpēc mēs pievēršamies Kantam? Tāpēc, ka 2024. gads lielā mērā visā pasaulē ir aizvadīts Kanta zīmē. Pats Kants dzimis 1724. gadā, līdz ar to šogad mēs, visa pasaule, svinam Kanta 300 gadu jubileju. Tas nozīmē, ka visā pasaulē notiek dažādas konferences, arī performanču pasākumi, mākslas pasākumi, varbūt arī kādi iestudējumi, bet galvenokārt tiešām konferences, kas varētu būt tas godīgākais veids, kā pieminēt Kantu, jo Kants tiešām bija akadēmiskais filozofs. Viņš nebija performanču filozofs kā Nīčs, viņš bija akadēmiskais filozofs, un tāpēc ir vietā viņu pieminēt šādi, bet no otras puses viņš bija praktiskais filozofs, un tāpēc šķiet, ja man jautāt, tas ir viena no tādām mūsdienās paliekošajām lietām, kāpēc vispār par Kantu vēl ir, manuprāt, jēga domāt tieši viņa morāls filozofijas dēļ, kaut gan kā filozofa Elvija Šimfa pirms kādu laiku Latvijas televīzijā teica, ka to lielāko reālo iespaidu uz pasauli Kants ir atstājis tieši ar savu, ar vispār uz veidu, kā mēs domājam, kā modernais cilvēks domā, Kants ir atstājis tieši ar savu spekulatīvo, teorētisko, epistemoloģisko filozofiju. Bet šodien mēs parunāsim par morāls filozofiju, ko vēl vajadzētu pieminēt. Šobrīd no 24. līdz 28. septembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Latvijas Universitātē norisināsies starptautisks fórums Prāts Rīgā, kurā Kants atkal tiks godināts, tiksies filozofi, grāmatnieki no dažādām Eiropas valstīm. Fórumā zinātnisks referāts papildinās diskusijas, Kantam veltīta krājuma izlaša atklāšana, ekskursija pa Immanuela Kanta vietām Rīgā, jo Kants ir tiešām viena no tām figūrām, personām, kas Latviju it kā ievelk Eiropas ideju vēstures aplokā. Un, dalīja formā bez maksas. Šobrīd piesakieties, kas vēl varat, arī mūsu draugs kolēģis Raivs Bičevskis šajā LMB un LU rīkotajā formā Prāts Rīgā piedalīsies. Tas īsumā par Kantu. Protams, ir ierasti tīpaši Latvijā. Kants ir viens no tiem filozofiem, par kuriem runā daudz. Varētu teikt, ka Latvijā ir vesela tāda kantiešu skola. Cilvēkiem patīk par Kantu stāstīt dažādas anekdotas, patīk pieminēt, ka Kanta brālis ir dzīvojis, strādājis Jelgavā un tur arī nomirs. Kanta kritiķis draugs Johans Georgs Hāmans arī darbojas. Tas viss ir dažādas anekdotas, bet mēs pievēršamies konkrēti Kanta morāls filozofijai, vēl konkrētāk tikuma metafizikas pamatojumam. Jā, no manas puses arī daži punkti ievadam. Kantu mēdz sauc par pēdējo apgaismības filozofu. Viņš ir izcilākais apgaismības filozofs. Ir pamatot viņu saukt par modernā laikmeta Aristotelu, manuprāt, ietekmes vēriena dziļuma ziņā. Es ierindotu Kanta prātspējas, abstraktās domāšanas attīstības līmeni, dziļumu un plašumu, teiksim tā, tādā topā, kur ir pasaules gudrākie cilvēki, viņš būtu pirmajā piecniekā, pirmajā trīniekā varbūt. Tas ir, Kants ir nopietns autors, Kants sastapšanās ar Kantu ir nozīmīga pieredze, kas daudz ko var mainīt, kas var vispār cilvēku dzīvi uzlikt, tā kā pagriezt viņu citā virzienā, uzlikt uz citām sliedēm. Kanta ietekme ir milzīga, ētikā, manuprāt, jo īpaši, piemērs. Es pirms pāris dienām kādā citā sakarā izlasīju Oviedo konvenciju, kas ir bioētikas konvencija, kas tika parakstīta 1999. gadā, Latvija arī to ir parakstījusi.
Un tur ir jau pašā sākumā human dignity, cilvēka cieņa, kā atskaites tāds princips, kāpēc nedrīkst mākslīgi radīt cilvēku embrijus ar vienīgo mērķi viņus izmantot medicīniskiem eksperimentiem, pētniecībai. Un tajā konvencijā, protams, tas arguments vispār nav dots, kāpēc tad nedrīkstētu. Ja? Un it kā pilnīgi pietiek ar to, ka piemin cilvēka cieņu. Un iespējams, ka vienai daļai, kas to lasa, viņi izlasa cilvēku cieņu, kā jūs to saprotat. Ja? Viena daļa domā, tas ir kaut kāds kristīgais princips, pret cilvēku tā nevar izturēties kā pret preci, ja? Kā pret izmēģinājumu lauciņu. Tāpēc, kad jūdeo-kristīgajā tradīcijā cilvēks radīts pēc Dieva ģīmju un līdzības, un tā. Bet konvencijas autori ne jau to domā. Ja? Viņi balstās sagrozītos, bieži vien arī pārprastos, bet katrā ziņā ļoti dziļi tradīcijā ieplūdušos, jēdzienos un priekšstatos, kas nāk no Kanta un lielā mērā arī no šī darba tikuma metafizikas pamatojums. Individu suverenitāte, kā tas, kas tiek pieņemta arī kā viens no pamatprincipiem lielākajā daļā mūsdienu liberālo demokrātiju, viņai ir, viņai mēģina uztaisīt kantiānisku pamatojumu. Cilvēks vienmēr ir mērķis, nekad ne tikai kā līdzeklis. Cilvēku nevar izmantot kā rīku citu mērķu sasniegšanai, kopumam, veselumam un tā tālāk. Šīs idejas, protams, ka Kants nav vienīgais, kas viņas ir radījis un mēģinājis formulēt, bet viņas lielā mērā nāk no Kanta tradīcijas. Ja? Tātad Kants sevišķi autonomijas daļa, sevišķi cieņas daļa, sevišķi cilvēku suverenitātes daļa ir bijusi ārkārtīgi un joprojām ir ārkārtīgi ietekmīga. Man pēdējā piebilde. Ja mūsdienās cilvēkiem, studentiem, mēģina viņus ievadīt vispār ētikā kā filozofijas laukā, tad tā pirmā lekcija visdrīzāk jau iezīmēs, mūsdienu modernitātei, liberālajās demokrātijās, mūsu pasaulē, kur mēs dzīvojam, ir divas lielās ētiskās teorijas. Viena ir utilitārisms, derīguma ētika, ko pareizāk varbūt ir saukt par konsekvenciālismu, proti labāko seku ētiku, kuru saista ar Jeremy Bentham un John Stuarta Milla vārdiem, kur mūsdienās turpina spēcīgi, jaudīgi autori, tādi kā Pīters Singers. Un ir otra tradīcija, kas ir deontoloģijas, jeb pienākuma ētikas tradīcija, kur pamatā lielākoties saista ar Kantu. Tātad, tajā pirmajā lekcijā studentiem iezīmēs, un tad ir tās divas lielās lietas, un tad lekcijas nobeigumā piebildīs, ir vēl arī tāda tikuma ētika, neviens īsti nesaprot, ko tas nozīmē, viņi parasti tiek pārsteigti pilnīgi nepareizi, kur saka, cilvēkiem vajag vienkārši trenēties būt drosmīgiem. Bet kāda ir drosmīga rīcība, kāpēc šī būtu drosmīga rīcība, vai ne, kāpēc būtu jāuzņemās risks uz sevi darot šo drosmīgo rīcību? Tur jau paliek grūti to visu izskaidrot, jo Aristoteles darbojas, tā arī nāk no Aristoteles seniem grieķiem romiešiem, viņš darbojas citā metafizikas sistēmā, un lai pamatotu to, ko sauc par tikuma ētiku, tur ir vispirms jāuzbūvē aizmugurē tā metafiziskā, teleoloģiskā sistēma, kas savukārt mūsdienu utilitāristam, mūsdienu kantiānismam vairs nav spēkā. Mēs, man liekas, parunāsim par to. Bet tāpēc beigās paliek divi lielie virzieni, utilitārisms un pienākuma ētika. Problēma ir, ka šie abi ētikas virzieni ir fundamentāli pretrunīgi. Viņi ir fundamentāli pretrunīgi, ko mēs uzreiz redzam, kad lasām Kantu un salīdzinām, ar to, ko ir rakstījis, Pīters Singers vai Johns Stuarts Mills. Johns Stuarts Mills rakstīja pēc Kanta, reaģējot uz viņu, oponējot viņam, sakot, nē, tā nav. Ja? Un tātad mūsdienu morāls filozofija joprojām atrodas, tādā, angliski var teikt, es atvainojot, tādā deadlock situācijā, ka ir šies divi pretrunīgie strāvojumi, kurus neizdodas savienot sintēzē. Ja? Un tāpēc 20. gadsimtā viena no tādiem ievērojamākajiem, dziļākajiem darbiem ir, piemēram, McIntyre slavenā grāmata Pēc tikuma, kas sākas ar garu izklāstu par to, ka mums ir pilnīgi fragmentēta, sadalīta tā ētika, tur ir kantiāniskie priekšstati, kuri īstenībā pilnīgi izslēdz to, kā utilitāristi saprot, kā būtu jārīkojas, prot, ka vajadzētu, aprēķināt kopīgo baudu lielākajam vairumam un tad rīkoties pret to, attiecībā pret to, Kants ir katru
kategoriski pret. Un cita veida tādi nomācoši pārskati par morālu filozofijas stāvokli 20. gadsimtā, jā, var minēt Elizabeti Enskumu, jā, kura nav ne kantieta, ne utilitārists un vispār uzskata, šis viss nekam nedara, jo tam nav nekāda pamatojuma. Jā. Un šis tāds, tas skatījums uz to, ka kopējais morāla filozofijas stāvoklis nav labs un ka bezmaz katrs cilvēks tā kā izdomā, vai viņš būs kantietis, vai drīzāk tur singerists, vai nebūs nekas, vai viņš ir relativisms. Jā, tieši tā, tas uzsver ved uz to relativismu, jā, ka mēs beigās nesaprotam, pēc kā vispār vadīties. Es tieši gribēju, bet jau paspēju to pateikt par McIntyre pēctikumu lielo ievadu, kur viņš tā labi parāda, ka viena lieta, kā jau tu stāstīji, viena lieta ir deontoloģisti un utilitāriski lielās akadēmiskās nomets, bet ka vērtīgi tajā McIntyre ievadā tiešām tas, ka viņš parāda, ka mēs parastais cilvēks, normālais ikdienas, mazais cilvēks savos ikdienas morālajos spriedumos, un mums tiešām tādi ir ikdienas morālie spriedumi, ir, brīžiem viņš ir, pēc rīkojas pēc Zviedru galdu principu, brīžiem viņš ir utilitāris, brīžiem viņš ir kantiāns, brīžiem viņš ir emotīvis, brīžiem viņš ir relativists, bet citos jautājumos viņš ir atkal absolūtists morālais, un tas McIntyre secinājums ir, ka moderno morāls spriedumu pasauli raksturo tāda izkaisītība, fragmentība, sašķeltība, un pats McIntyre mēģina atgūt, vismaz uzsāk šajā darbā atgūt tādu aristoteliski, daļai varbūt tomisko pasaules skatījumu, caur kuru prizmas varbūt arī lasot šo grāmatu gribēju kritizēt, bet tad es vēlreiz pārlasīju tavu tekstu, tavu rakstīņu Telosā par tikuma metafizikas pamatojumu un tiešām pamanīju, ka vairums standarta tādu pārmetumu ne tikai no utilitāras pārstāvjiem, bet it īpaši no tādiem, ko es sauktu par tādiem reakcionāriem, tradicionālistiem, par aristotelistiem vai tomistiem, vairums viņu pārmetumu aizšāv garām, jo Kants runā par kaut ko citu. Jā. Un būtu jauki, ja mēs turpmākajā sarunā varētu tiešām pievērsties tam, pa ko Kants runā, un lai tiešām, kā man gribētos kaut kādos punktos arī pats Kants maldās. Tas būtu viens. Otrs ātrais jautājums tev pašai. Labākais avots Kanta ētikai, tavuprāt, tikuma metafizikas pamatojums, tiešām 76 lapušu darbs, latviešu tulkojumā vai praktiskā prāta kritika? Es tomēr ieteiktu šo tikuma metafizikas pamatojumu. Un tad no turienes virzīties tālāk. Ja? Tu man šorīt atsūtīji tos, kas nāca no McIntyre, ja? Ka tas pārmetums, ka Kants nepietiekam nodarbojas ar tikumu audzināšanu. Ar raksturu. Ja? Ar raksturu audzināšanu, kas bija ļoti centrāli, piemēram, Aristotelī, arī, protams, stoiķos, arī, protams, tomistos, ka tur ir tas saraksts, ja? Un kad tiek teikts, jā, jums nesanāk sākumā rīkoties drosmīgi, bet jūs turpinat censties, jūs viņu tā kā audzējat tā kā muskuli. Tur ir jāpiebilst, ka šis nav vienīgais. Tikuma metafizikas pamatojums nav vienīgais Kanta darbs, un viņam ir milzīgākais izklāsts par tikumiem. Ja? Viņam ir milzīgākie izklāsti par pienākumiem, tiešajiem, netiešajiem pienākumiem pret dzīvniekiem, pret citiem cilvēkiem. Viņš ir ļoti dziļi un pamatīgi strādājis, ja? Un tad īstenībā vajadzētu apgūt to visu to, un tad varētu tā kā labāk noorganizēties. Ja? Vēl viena man piezīme. Es sev arī noteikti jautāju, vai es esmu pārāk lielā Kanta ietekmē, droši vien. Es nezinu, vai tas pārāk lielā ir kritika vai nē. Ja? Bet tas ir saistīts ar to, ka kristiešiem, cilvēki, kuri ir kristieši, ja var tā teikt, citu iemeslu dēļ, nevis filozofiski iemeslu dēļ. Un viņi ir ortodoktiski, ortopraktiski, ja? Kristieši, tā kā mēs ar tevi. Ja? Mēs neesam jaunās paudzes, emocionālie kristieši. Ja? Mēs esam tā kā iegremdēti tajā tradīcijā. Viņiem lielākoties, ja viņiem kāds nav mēģinājis pamatoti, tā pamatīgi, ja? Apstāstīt visu to metafiziku, ja viņi arī nav tā dziļi lasījuši Akvīnas tomu, viņiem Kants ļoti, ļoti patīk. Man Kants ļoti patīk. Man Kants ir ļoti palīdzējis, viņš man ļoti patīk. Viņš manā tādā lielākā jaunībā ļoti palīdzēja sakārtot galvā kaut kādas lietas. Jā, es kaut kam arī domāju tagad citādāk nekā viņš saka, un kaut kur arī teikt viņam, nē, tā gluži nav. Skat Akvīnas tomu, ja? Bet viņš, ātri var pateikt vienu piemēru. Ja? Kants ļoti labi pamato, ka sirdsapziņa, tas, ko mēs saucam par sirdsapziņu, ir daļa no prāta.
Viņš ļoti labi to pamato, un tad, kad to saproti, tad tu virzies tā kā uz priekšu. Ja? Jo mūsdienās vairumam cilvēku, ieskaitot kristiešu, ir tendence domāt par sirdsapziņu kā par jūtām. Tā ir emociju izpausme. Ja? Un viņš pamato, ka sirdsapziņa, kas ir tā kā tā klusā vai skaļā morālā likuma balss tevī, tas ir prāts. Tas ir tas īstais prāts, kas tev saka to. Viņa ir racionāla. Lūdzu? Jā, tāpēc arī es tev aizsūtīju visdažādos punktus, kā varētu kritizēt šo darbiņu no Aristoteles tomiskā skatpunkta. Un tur visi iespējamie, un tur par labo gribu un tam līdzīgi, bet pašam lasot tos punktus, tiešām tā sajūta, ka ļoti šauj garām, un ka pēc tā man primārais tāds zipsnes uzreiz galvā bija atsauc uz franču ideju vēsturnieka, ievērojama medievālista Etienne Gilsona darbu. Kā viņš sauc, Spirit of Medieval Philosophy, viduslaika filozofijas gars, tāds diezgan 400 lapušu tāds garš teksts, kas ir principā Gifforda lekcijas starpkara periodā, kādā vietā nolasīts, bet tas ir tāds labs pārskats par viduslaika filozofiju, kur, tas nav mūsdienu teksts, arī nav mūsdienu tradicionāls teksts, un arī tāda filozofiskā tradicionāls teksts. Bet Gilsons visā savā darbībā viņš mēģina tā nopietni iedziļināties un saprast, kāpēc, un, piemēram, kartēzisms, kāpēc, tā skaitā dažādas neokantismu formas, ir tīpaši 19. gadsimta nogalē, kad Gilsons izglītojas un sāk strādāt, kāpēc tas ir atstājuši tik lielu iespaidu arī uz, piemēram, teoloģijas, Romas katoļu teoloģiju tajā periodā. Viņš nopietni mēģina iedziļināties nevis tā virspusēji, teiksim, Kants nerunā par tikumu, tur viņš Kants runā par āboliem, tradicionāls runā par burkāniem. Un tās pulces, kas man uzreiz norieģēja, ir īpaši runājot par sirdsapziņu, Gilsons raksturo viduslaika filozofiju par sirdsapziņu, par kādā absolūti iekšēji tāds morālās sprieduma noteiksmi, kur uzreiz, lasot piemēram šo tekstu, tas uzreiz, vismaz daļēji pārklājās ar to, ko Kants saka par šo absolūtu tādu iekšējību, kas nav noteikti ne ar ko ārēji, tieši uzsvars uz labo gribu, kas arī ir ļoti labo gribu, labo nolūku, kas ir rīcības pamatā, kas ir ļoti, vismaz saskaņā ar Gilsonu, ļoti tādā viduslaicīga pieeja, kā vispār domāt par morālu, par morālas rīcību. Tad, ka jābūt labai rīcībai pamatā, jābūt labai gribai. Modernie cilvēki domās, Kants. Nē, tur arī viduslaika ir. Un tā šajā brīdī noārdās liela daļa tādu, es teiktu, pop tradicionāls argumenti pret Kantu, kas nozīmē, ka ir jāiet bišķi dziļāk un jāiedzinās un jāsaprot, un kaut kāds pretrunis jāmeklē iekšā pašā tekstā, nevis uzreiz jau jābombardē. Vēl tu mani uzvedināji vēl ievadu, mums turpinās tikai ievads. Bieži vien cilvēki saskarsies, viņi nedaudz interesēsies par Kanta biogrāfiju, tad saskarsies ar to faktu, ka viņš nāk no ļoti stingras pietistu ģimenes. Pietisti ir kristiešu pavēds. Luterāņi, viena luterāņu grupa. Un, lai gan viņš bija, viņu var izvilkt ārā tās viņa beigās, tas arī daudz darīts, izvilkt ārā, kāda veida kristietis viņš bija heterodoks, varētu teikt, ķecerīgs kristietis. Viņš kaut kur piekrita, kaut kur nē. Bet, ja viņu tā nevar ievietot stingri, tajā tradicionālās kristietības schēmā, jo viņš bija, aizgāja citos virzienos no turienes. Bet pietistu dzīvesveids, pietistu pieeja, protams, ir atstājusi milzīgu ietekmi. Un tas nav tikai tā, ka tā ir tāda ietekme, Kants pārāk gudrs cilvēks, lai teikt, viņš vienkārši atkārto to, ko viņam draudzē mācīja. Nē. Viņš drīzāk savā darbībā mēģina paskaidrot, kāpēc es piekrītu visam tam, ko man mācīja par pienākumu. Kāpēc tas ir pareizi, kā es esmu nonācis pie savu prātu piekritības tam. Viņš īstenībā, Kanta attiecības ar kristietību ir sarežģītas. Jūs no vienas puses redzēsiet, piemēram, mums ar tevi arī mīļus autorus, kā Edvardu Fēzeru, kurš kvēlinīst Kantu. Viņam ir vairāk tādas izvērstas lejas un raksti, kur viņš vispār saka, viņš ir tomists, tomists tradicionālists, kurš vispār uzskata, ka gandrīz tā, ka mūsdienu morāla filozofija sabojājas Kants. Un viņu Kants vispār ir ļaunākais, jo viņš ir viltīgākais. Viņš nav amorāls kā Ruso, viņš ir viltīgs tieši ar to, un tāpēc viņš ir ļauns. Tad no otras puses jūs satiksiet tādus tomistus, kā piemēram Džons Finnis un Žermēns Grizē, kuri, manuprāt, kuri arī vēršās asi pret Kantu, bet pret kaut kādām tādām daļām, ko viņi, manuprāt, ir pārpratuši, bet arī ir tāds negatīvs tāds nosodījums pret viņu. Un tad no trešās puses jūs redzēsiet kristiešu, kuriem Kants
ir ļoti palīdzējis, un, teiksim, es atceros savas kolēģis Līvas Rotkalas, filozofs, ja, savulaik teikto kādā privātā sarunā, kur tur sākās, mums bija blakus arī citi cilvēki, un tur viena sāk saukt kristīgo ētiku, un citi saka, nē, kantiāniskā ētika, ja, un Līva pareizi uzsvēra, jā, bet tās ir detaļas, jo viņas ir ļoti, ļoti līdzīgas, ja, tā ir īstenībā viena nometne no Līvas skatījuma, tā ir viena nometne, kantieši un kristieši atrodas vienā lielā nometnē. Pievēršamies pašam tekstam. Jā, pievēršamies pašam tekstam. Tiešām neliels teksts, viņu var... mūžīgie pārmetumi par Kanta valodu, to arī patiesi labi teikusi, ka vismaz daļai, kaut cik daļai trenētam un pietiekam arī tādam pacietīgam lasītājam teksts īstenībā nav izaicinājums, tīpaši tās 76 lapus. Tas pats tavs Fēzers savā, tādā varētu teikt, tas ir viņas slavenākais tāds pop filozofiskākais darbs Last Superstition, pēdējais aizspriedums, pēdējā maiņticība, kas ietver daudz tāds pārskats par filozofijas vēsturi, un tu viņš pa Kantu saka, ka, un tas ir tāds netaisnīgs novērojums no Fēzera, kurš citkārt tomēr mēģina būt taisnīgs pret dažādiem domātājiem. Viņš saka, ka Kants... viņš pret visādiem ateistiem daudz taisnīgāks nekā pret Kantu. Un pa Kantu viņš saka, ka, varētu daudz labāk atspēkot Kantu, ja Kants rakstītu skaidrāk, bet Kants raksta tik samudžināti, ka tur interpretācijas ir tik daudz un dažādas, 10-20 interpretācijas par vienkāršām lietām, ka neko nevar izdibināt, un tad mums ir tā jāgrābst tās mākoņos. Bet, nē, man šķiet, ka Kants mēģina rakstīt ļoti precīzi. Protams, atsevišķās vietās arī pat man izstāsta, ka viņš vienkārši kaut ko postulē, bet tas tādam Fezeram tas ir jāpierāda. Tu nevar vienkārši to norakstīt un teikt, ka neko nevar saprast, tāpēc Kants ir aplam. Jā, un vēl pēdējā mana piebilde, ja, jo es pēc tam varbūt, tad, ko es arī savā tajā vecajā rakstā mēģināju uzsvērt. Tad mēs tajā vienā no pirmajām lapusēm mēs nonākam pie tā, kas uzreiz tā kā apstādina visus aristoteliešus, stomistus, ja, ka cik ļoti nepareizi Kants raksturo to, ko viņš sauc par svētlaimības teoriju antīkajā filozofijā. Ja. Nezinu, no kurienes viņš to ir ņēmis, iespējams no epikūriešiem, tā ir pati vājākā teorija, tā nav galvenā teorija, un tā īsumā. Kas man vēl liekas Kantā ļoti vērtīgi? Tā kā viņš nāca no tās pietistu vides, ja, kas ir protestantu vide, tajā bija ļoti lieli aizspriedumi pret viduslaiku, tradīciju, ja, ko varētu saukt par katoļu tradīciju, un ir ļoti jūtams, ka viņš, viņa zināšanas par klasisko morālu filozofiju, kas būtu gan antīkā, gan viduslaiku skolastiskā, tomiskā, ir vai neesošas vai ārkārtīgi vājas. Man nekad nerodas iespējas, ka viņš ir lasījis Platonu. Viņš nav, vai iespējams viņam ir kaut kur bijis kaut kāds kopsavilkums. Jo, ja viņš būtu lasījis un būdams tik gudrs, ja, un tik vērīgs cilvēks, viņš būtu pamanījis, ka Platons uz daudziem jautājumiem mēģina atbildēt. Un tie paši jautājumi. Un līdzīgā veidā. Ja. Man nekad neradās sajūta, ka viņš ir lasījis Aristoteli Nikomahētiku, ja, jo tur arī ļoti daudz kas pārklājas. Proti, tā ir mana versija, ja, tur vēsturnieki to labāk varētu pateikt, vai arī ir citi iemesli, bet tātad Kants mēģina visu izdomāt no sākuma pats. Un tas, manuprāt, ir gan labi, gan slikti, bet labi tajā ziņā, ka viņš nonāk pie ļoti līdzīgiem secinājumiem, pie kādiem savulaik mēģināja nonākt Platons Sokrats, kurš arī tā arī saka, ja es sāku tukšā vietā, sāku domāt, kas ir laba dzīve, kas ir krietnes cilvēks, ja, kādi tie soļi būs. Ja. Kants izdara to pašu procesu savā morāles metafizikā, ja, bet tā kā no nulles neskatoties uz to tradīciju. Vai piekrīti? Es tieši šobrīd lasu darbu par vispār aristotelismu tradīciju agrīno jauno laiku, protestantu universitātēs, protams, arī luterāņu. Un tas augstākais punkts ir 16. gadsimta nogale, it īpaši 17. gadsimta vidus. Tur ir ļoti daudz dažādi komentāri, akadēmiski apcerējumi, tēzes, disputācijas par nikomahētiku un to visu, proti, tas aristoteliskais vokabulārijas, jēdzieniskais aparāts ir skaidrs gan arī visās protestantu universitātēs vismaz līdz 17. gadsimta vidu un 17. gadsimta nogalē. Labi, paldies par norādi. Tas lielākais pavērsiens tiešām notiek kaut kādā ziņā 18. gadsimta sākumā, drīzāk tādā kā pirmajā trešdaļā,
kur, tur gan modernās filozofijas, modernā filozofija, drīzāk moderno dabas zinātņu ietekmē, daudz ko sāk pārdomāt. Un īpaši lielu ietekmi arī uz protestantu universitātēm tajā brīdī atstāja tiešām šī franču apgaismības tradīcija, visi Diderot, daļai, protams, ir Rousseau, kas gan ir vēlāks autors. Un tajā brīdī tas viss tas mantojums, ja negluži noārdās, tad arī pat vācu autori, tas pats arī Wolfs un arī Kants, viņi sāk lasīt tradīciju, to pašu Epikūru, to pašu Platonu, viņi sāk lasīt jau caur franču enciklopēdistiem vai caur Hjumu. Caur angļu, pareizāk sakot, skotu apgaismības autoriem. Tas ir tie avoti, ko kāds paņem, viņš to īsto nav lasījis. Tāpat kā arī 18. gadsimta nogalē Kenigsbergas universitātē un daudzās citās luterāņu universitātēs, viņi, piemēram, to pašu Luteru viņi nav lasījuši, un arī citus, teiksim, Melanktonu, kas varbūt bija pat vairāk tā klasicistiski noskaņots. Viņi vienkārši nav lasījis, viņi nezina, viņiem tikai tie vispārēji tādi pārstāst, kaut kāds klišējs, tur Luters kā cīnītājs par brīvību, par autonomiju un viss. Un viņi vienkārši nezina, tie avoti viņiem nav. Tas tikai 19. gadsimta 10. un 20. gados sāk no jauna atgūt un atcerēties, ka ir šie pamatavoti. Tā kā Kants kaut kādā ziņā ir no vienas puses darbojies vakumā, bet no otras puses darbojies ar tādām sagrozītām interpretācijām caur franču skotu apgaismības autoriem. Jā. Labi, mēs mēģināsim, varbūt kādās 10-15 minūtēs, lai nebūtu tā, ka mēs runājam tikai par interpretācijām. Es gribētu iezīmēt grāmatas izklāsta, tātad tikuma metafizikas pamatojums, kā Krišjāns pareizi teica, nav vairāk par 70 lapām, tādus pieturas punktus. Man šķiet, ka visi lasītāji, kas tiešām ir motivēti, tiks galā ar 2/3 no darba. Pēdējā trešdaļa ir, Krišjāns jau minēja, interesanta, bet arī jau sarežģītāk. Un tur parādās kaut kādas lietas, par kur cilvēkiem var būt sajūta, ka tas runā pretī tam, ko viņš teica sākumā. Nē, tā gluži nav, bet viņš tajā mazajā darbiņā ir sapakojis iekšā ļoti daudz. Bet tad ievadam pietiks tikai iezīmēt, kas tad ir tas kantiānisms ētikā, un kādi ir tie pamatelementi un pamatsecinājumi. Tātad, piedodiet, ja šis nav perfekti. Tātad, Kants pašā sākumā mēģina noskaidrot, kas ir pašvērtīgi labs, kas būtu labs pats par sevi. Viņš nedefinē jēdzienu labs, pieņemot, ka visi saprot, kas ar to ētikā tiek saprasts. Un viņš uzreiz nonāk pie secinājuma, ka tā ir laba griba. Šis jēdziens ļoti, ļoti fundamentāls viņam, jo viņš raksta, zināmā mērā izmantojot arī varbūt viņam vispār nepazīstamo, kaut kā to sokratisko spriešanas veidu, tu izvēlies citus piemērus, neviens nedara, atmet viņus. Jebkas cits, ko mēs varētu nosaukt par labu, vai ko tradicionāli sauc par labu, var kļūt slikts, ja tam pievieno sliktu gribu. Tātad viens piemērs būtu drosme. Mēs varētu teikt, drosme ir laba, bet terorists ir drosmīgs, viņš izmanto drosmi, lai nogalinātu nevainīgus cilvēkus. Tāpat tās var teikt, zināšanas ir taču labas, bet zināšanas arī, ja viņām ir pievienota slikta griba, ļaunprātīga griba, tad var tikt izmantotas, lai nodarītu citiem pāri, lai kaut ko sagrautu. Tātad labs cilvēks šajā Kanta ievadā ir cilvēks, kura griba ir laba. Viņš no šī jēdziena nekad neatkāpjās. Un tikai mēģina padziļināt un saprast, kas ir šī labā griba. Kants definē labo gribu kā brīvu, racionālu gribu, kuru vada morāls pienākums, nevis vēlmes, tieksmes vai personīgas vajadzības. Kants pašā sākumā morālo likumu saista ar brīvību, brīvību un autonomiju, kas viņam ir arī ārkārtīgi būtiski visā viņa sistēmā. Un viņš apgalvo, ka tikai tad, kad cilvēks seko morālajam likumam, viņš ir brīvs. Turklāt ietveriet to, saprotiet to, ka sekošana morālajam likumam var būt pilnīgs pretstats sekošana savām vēlmēm, savam impulsiem, savai personīgajai vajadzībai. Tad tas ļoti būtiski. Kāpēc brīvs? Tāpēc, ka Kanta sistēmā tava autonomija ir tikai tad,
ja tu vienīgais, ko tu nodarbini, vienīgais, kas ir tas atmērīšanas punkts, ir tavs racionālais prāts, ja? Nevis tavi bioloģiskās vajadzības, ja? Tavas vēlmes, kāres, ja? Kaut ko tu gribētu personīgi iegūt. Ja? Kants šajā vispār tajā, tā autonomijas izskaidrojumā ir ļoti dualistisks, vai ne? Ko viņam arī mēdz pārmest. Ja? Viņš tātad tavu prātu pilnībā pretstata tavām bioloģiskajām vajadzībām, tavām sociālajām vajadzībām, tavām emocionālajām vajadzībām, kas tev ir kā cilvēkam, jo tu tomēr dzīvo sabiedrībā. Pretstata vispār jebkādiem ārējiem dzinuļiem. Jā. Proti ārējiem, un to viņš arī kādā ziņā negatīvi definē prātu, proti tādi dzinuļi, kur nenāk no paša prāta. Jā. Kur tas, kā tur ir latviskajā tulkojumā, rosinātāja cēlonis nav pats prāts. Tad tas dualisms sanāk vienkārši starp ārējo un iekšējo. Jā. Kantam viņa sistēmā vispār attiecībā uz cilvēka rīcību interesē tikai un vienīgi motivācija, nolūks, intencija, rīcības pamatojums un nekas cits. Ja? Tas ļoti svarīgi. Kantam nekad neinteresē nekādas iespējamas sekas uz tevi pašu, uz citiem cilvēkiem, ilgtermiņā uz sabiedrību. Ja? Tur viņš, tas ir tas nesavietojamais, ja, tas punkts, kur viņš atšķirās no konsekvenciālistiem, no utilitāristiem, ja, no šīs otrās skolas. Viņš uzsver, ka cilvēks var rīkoties atbilstoši pienākumam, bet ne pienākuma dēļ. Ja, un dažkārt tas var sakrist. Un tas tāpēc, ka viņam ir tik svarīga tā intencija, ja, tas ļoti svarīgais punkts. To var labāk saprast, ja paņem to Kanta piemēru. Ja, tas pirmais piemērs, ko viņš dod. Tātad ir veikala īpašnieks, ja, kurš ir uzlicis vienādu cenu ja, visiem pircējiem, kas ienāk. Ja. Nav tā, ka viņš redz, ka ienāk tāds pārtikušāks pircējs, tad viņš saka, nē, tev maksās tas, tev jāmaksā vairāk, tā cena ir cita, bet kad ienāk kāds cita, būs zemāka cena. Ja. Tātad viņš neapkrāpja pircējus. Un Kants saka, kāpēc motivācija, intence, kāpēc šis veikalnieks neapkrāpja pircējus, var būt divu veidu. Viens ir tāds, ka morālais likums viņam neļauj. Morālais likums diktē viņam, ja, viņa sirdsapziņa. Ja, esi taisnīgs pret visiem. Ja. Tas ir tas, tā kā viņš darbotos pēc pienākuma. Ja. Tad tas ir tas, kad viņš darbojas īsteni morāli. Ja. Viņš darbojas īsteni atbilstoši morālajiem likumam. Tā ir tā īstā krietnā rīcība, nekas cits. Bet varētu būt cits gadījums, ka viņš darbojas atbilstoši pienākumam, proti ir taču pienākums, ja, neapkrāpt pircējus, bet viņa motivācija īstenībā ir tāda, ka viņš grib saglabāt labo slavu, savu, ja, starp iedzīvotājiem. Ja, vai viņš grib šādā veidā īstenībā vairāk nopelnīt, un viņš ir izdomājis, ja es būšu ārēji godīgs, ja, tad es vairāk, varēšu nopelnīt ar savu apgrozījumu savā veikalā. Ja. Kants ļoti labi izklāsta to, kas ir īstais tas morālais lēmums, kas ir tā īstā morālā rīcība. Un viņam šajā darbā interesē tikai un vienīgi morālā rīcība. Ja. Mēs esam brīvi tikai tad, pa īsteni brīvi, no vēlmēm, no sekām, no iespaidiem, no mūsu bioloģiskās dzīvnieciskā, ja, tā fona, tikai tad, kad mēs rīkojamies pienākumu labad. Ja. Kāpēc viņš to saka, kāds tas galvenais iemesls? Tāpēc viņam tik ļoti interesē brīvība. Ja. Viņš saka, mūsu bioloģiskās vēlmes mēs nevaram kontrolēt, viņas tādas vienkārši ir. Ja. Viņu saturs nāk tāds, kāds viņš nāk. Vienīgais, ko mēs varam kontrolēt, ir sava griba. Tas ir arī viņam ļoti svarīgi. Ja? Tāpēc, ka tas ir vienīgais, ko mēs varam kontrolēt, tāpēc tas ir tas, kas mūs padara brīvus. Ja? Tu esi brīvs tikai tad, ja tu nesako saviem impulsiem, vēlmēm, ja tu spēj neņemt viņas vērā. Tu esi brīvs tikai tad, kad tu apzināti paklausi prātam, morālā likuma diktātam. Ja? Ja tu paklausi savām vēlmēm, tu īstenībā atrodies verdzībā. Man liekas, viņš arī lieto to vārdu. Te varētu ātri iespraust, ja, šajā izklāstā, ka, protams, Aristotelieši spriež līdzīgi. Ja, Aristotelim ir ļoti, ļoti līdzīga pozīcija. Ja, un arī, protams, Platonam un Sokrātam, ja, kā par cilvēkiem, kuri ir savu kaislību vergi. Ja. No vienas puses, jā, bet no otras puses, es nezinu, vai šajā vietā tā piebilde būtu vietā, bet... Skaidrs, ka viņš mēģina arī definēt, kas ir tas specifiski cilvēkam piemitīgais. Viņš saka, jā, tas ir prāts, kas valda pār gribu, kas ir visu mūsu arī rīcību, pamatcēlonis, iekustinātājs, arī likumdevējs un tam līdzīgi. Bet ir tikai prāts.
Un te parādās man brīžiem, īpaši ir tekstā vairākās vietās, neizprotam tāda kā Kanta pretestība pret cilvēka dabu kā tādu. Viņš saka, jā, cilvēka daba, tas viss ir empīriskais, tas, proti, a posteriorais, tas man neinteresē. Man interesē tikai tas, kas ir a priorais, kur nevērojot, vispār pat neskatoties uz cilvēkiem, dažādām tautām, kā mums var nonākt līdz morāliem likumam, morāliem spriedumam, kas ir vispār neatkarīgs. Izrādās beigās pat neatkarīgs no cilvēka dabas, lai gan pēc tam viņš nomet loku un mēģina nonākt līdz tam, kas ir cilvēka, manis patības, pats tas iekšējākais, īstākais kodols, un tad viņš secina, jā, tas ir prāts, kas virza gribu, un tam tu saproti to, viņam pazūd cilvēka daba, bet no otras puses viņš tā kā grib runāt par kaut ko, kas ir tiešām specifisks cilvēkam, viņš mēģina cilvēku nogrožot no visa pārējā, no pērtiķiem, piemēram. No pērtiķiem, no nedzīviem objektiem, bet tajā brīdī, kad viņam vajadzētu tiešām atsaukties cilvēku dabu, viņš saka, nē, es negribu tikai šis prāts. Un tajā aristoteliski, arī tomiskajā un nedaudz arī platoniskajā skatījumā tomēr, es tomēr uzsvēršu aristoteliskajā skatījumā, cilvēks ir tāda kompozīta būtne, kurā ir saprāts, bet tas ir saprātīgs dzīvnieks. No cilvēka dzīvnieciskuma izriet viņa visādi instinkti, tas, ka cilvēks grib ēst, viņš grib apmierināt kādas savas pamatvajadzības, savu ķermiesiskās eksistences uzturēšanai, un tam līdzīgi, proti, ir tāds, kompozīta būtne, kas arī, protams, vēlāk parādās arī tādā Aristoteles tomiskajā epistemoloģijā, kur gan saprāts darbojas kopā ar empīrisko, saprāts operē ar maņu piegādātiem objektiem. Kantam gal galā tikai šis prāts. Neiemiesots bez jebkādiem instinktiem un dzinuļiem, bez vispār virzības. Jā, es ātri reaģēšu to, bet tad mēs atgriezīsimies pie tā izklāsta, jo man ļoti gribās nonākt līdz tam kategoriskam imperatīvam, lai nav tā, ka viņu piesauc, bet nav saprotams, kā viņš ir, no kurienes viņš nāk, kā viņš ir, kā viņš ir pamatots. Ja? Kanta izējas punkts, es nesaku, ka tā ir kritika, bet tas ir jāņem vērā. Kanta izējas punkts ir filozofiskā antropoloģija, kura arī manā izpratnē ir, sekla un nepārliecinoša, ja? Paskaidrošu. Ja viņš būtu lasījis Aristoteli, Akvīns Tomu, visu šito te kompāniju, man liekas, ka tad viņš redzētu, ka tā kā viņš pieņem, tā gluži nav. Ja? Es arī tam galīgi neticu, tam viņa izējas punktam. Skaties, viņš tur vienā no pirmajām lapusēm arī saka. Principā viņš caur puķiem saka, vai tad jūs arī nesat pamanījuši, jo cilvēks ir gudrāks, jo racionālāks, jo viņš ir nelaimīgāks. Uzreiz gribētu teikt, nē. Stoiķi kategoriski nepiekrīt stoiķiem, ja? Pat gudrais cilvēks, pat ja viņu spīdzina, viņš laimīgs, ja? Vai ne? Ja? Tur ir kaut kādas tādas smalkas nobīdes par to iespaidu, kādu uz pilnīgotu cilvēku atstāja, tā pilna viņa tā prāta lietošana. Ja? Tas nav pretrunā Kantam, bet viņš kaut kur ir ļoti dualistisks arī tajā savā antropoloģijā. Piekrīti, ja? Jo, tātad, kā aristotelieši un tomisti teiktu, jā, viņi piekristu, ja, prāts ir tavs vērtīgākais. Prāts ir tas, kas tevi atšķir no pērtiķiem lapsām. Tavs spekulatīvais prāts. Tava spēja ar spekulatīvā prāta vadīt tavu praktisko prātu. Tas visam tam mēs piekrītam. Vienlaikus prāts ir tikai viens no taviem darba rīkiem. Ja? Prāta mērķis nav būt pret tavu dabas pilnīgojumu, jo tu esi bioloģiska būtne, tu dzīvo pasaulē, tu dzīvo ar citiem cilvēkiem, tev ir savas bioloģiskās vajadzības, kuras ir labas. Aristotelieši uzsvēr, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi, ka tev ir, piemēram, erotisks tieksmes uz pretējo dzimumu, jo tā veidojās ģimene, tas ir vajadzīgs, tā dzimst bērni. Ja? Kants to visu šausmīgi stumi ārā, ārkārtīgi spēcīgi. Starp citu, mums nebūtu slikti uztaisīt citu aplādu pa Kantu to seksuālo ētiku. Ja, jo tur ir arī tās atšķirības ir diezgan izteiktas, ja, no citām skolām. Labi, piekrītu, ja, bet Krišjān, paiesim vēl uz priekšu. Ja mums ir vēl laiks ir līdz kategoriskiem imperatīviem. Jā, tā. Tātad, esam brīvi un autonomi tikai tad, kad pakļaujamies morālā likuma diktātam. Ja, pakļaujamies vēlmēm vai ārējiem spiedienam vai savam izdevīgumam, mēs būtībā esam verdzības stāvoklī. Morāli pienākumi ir universāli, ja? Tas ir arī ļoti svarīgi. Ja? Visiem cilvēkiem, visos laikos, un viņš starp citu saka, īstenībā ne tikai cilvēkiem, bet visām racionālām būtnēm, viņi ir vienādi. Šis, protams, ir ļoti spēcīgs punkts, ja? Kants ir pret historicismu, pret vēsturisko attīstību, pret pārāžu evolūciju. Ja? Šito viņš visu pret arī tādu Nīčes perspektīvismu, ka katram savs. Jā, pret Nīčes perspektīvu. Tātad,
morāli pienākumi ir universāli, jo visas būtnes ir racionāls, un viņas ir racionāls, ja, Kanta izpratnē. Prāts pareizi lietots darbojas visās racionālās būtnēs pilnīgi absolūti vienādi. Ja. Viņš izspriež vienā un tajā pašā veidā, tam arī piekrist aristotelieši, starp citu. Ja. Un tas viņam ļauj nonākt līdz tātad, morālo imperatīvu iedalījumu kategoriskajos un hipotētiskajos. Ja? Varbūt to visi zina, bet mēs vēlreiz, teiksim, ja, morālais imperatīvs ir morālā pavēle, ja? Viņš iedalās kategoriskos, proti absolūtu, un hipotētiskos, proti atkarīgos no pieņēmuma. Ja? Tātad to ļoti viegli var saprast, kas tiek saprasts ar kategorisko imperatīvu. Ka tev jārīkojas vienā veidā neatkarīgi ne no kā. Ne no sekām, ne no vēlmēm, ne no iespēja, ne no kā. Ja? Hipotētiskais imperatīvs, ja, ir savukārt arī jābūtība, bet atkarīga no noteikta veida vēlmes. Ja? Piemēram, visvienkāršākais piemērs, ja tu no Toņkalna, ja tu no Toņkalna gribi nokļūt uz Rīgas centrālo staciju, tev jābrauc ar vilcienu 12:15. Ja tu gribi to un to, tad tev jādara tā. Ja? Varētu arī, tātad, kas pa Kantam ir tik svarīgi, tu arī it kā tos morālos aizliegumus vari pārformulēt hipotētiskā veidā, ja? Bet tie nav īstie morālie spriedumi, ja? Viņi īstenībā ir amorāli, un tas ir viņam ļoti svarīgi. Piemēram, mēs varētu teikt, daži pat tā audzina savus bērnus. Tu nenogalini, jo tad, ja tu negribi nonākt cietumā, tad nenogalini, ja? Ja tu negribi nepatikšanas, nezodz. Ja tu negribi, lai vidi tev pieķer, ja, maksā nodokļus. Ja. Kas Kanta izpratnē ir ārpus morālās sfēras, tas ir nepareizais veids, kā argumentēt. Vai mēs varētu kopsavilkt atšķirības starp kategorisko un hipotētisko imperatīvu, sakot, ka hipotētiskā imperatīva forma ir ja x, tad y? Savukārt, kategoriskā imperatīva forma ir tev būs, jā, vai tev nebūs. Tev nebūs nokaut, ir kategoriskais imperatīvs. Nevis, ja tu negribi nonākt cietumā, tad nenogalini citus. Ja? Pilnīgi pareizi, paldies, ka tu to uzsver. Morālo prasību, morālo likumu, ja, kategorisko imperatīvu var identificēt tikai pēc formas. Ja? Tās gandrīz lingvistiskās formas, kāds viņš ir izteikts. Ja? Jo tev nav jā tad. Bet no kurienes nāk šī kategoriskā imperatīva balss? Mēs iedzinamies savā prātā, skatāmies uz sevi, abstrahējamies no dažādām empiriskām parādībām, pat no cilvēka dabas kodam niansēm. No kurienes nāk šis kategoriskais? Tev būs, tev nebūs. Jā, tas ir tas īstais, labais, dziļais jautājums. Ja? Un es baidos kaut ko pateikt par Kantu, kas nebūtu tiesa un viņa nebūtu taisnīga pret viņu. Ja? Es saprotu, ka tas viss pastāv a priori. Tā vienkārši ir. Tā ir iekšēja pavēle, kas izriet no prāta racionālās iedomas. Jā, pagaid, tā nedrīkst teikt, Krišjāni. Ja? Tur man rodās problēmas visiem Žermēniem Grizē un visādiem 20. gadsimta tomistiem, kas sagroza to, ko Kantu saka. Jo Kants tur vienā vietā viņš izsakās tā, ka viņu var pārprast. Tad, kad viņš saka, ka prāts ir likumdevējs, tas izklausās, it kā viņš teiktu, kur Krišjāns sēž, Krišjānam ir prāts, Krišjāns pats sev noteicis likumu, pats arī tam likumam pakļaujās. Ja? Un tas, manuprāt, nav tas, ko viņš domā. Un tas ir tas viens no biežākajiem Kantā, pārmetumiem Kantam, kas nāk no dažādiem kristiešiem, jūdeistiem, ja, un tiem, kas it kā uzskata, ka viņi aizstāv morālo likumu, kas ir ārpus cilvēku un kas diktē tā kā no augšas. Ja. Viņi saka, nē, Kants ievilka to iekšā prātā, un tad beigās tad sanāk, ka cilvēki paši izgudro sev morāls likums. Nē, tā nav, Kants to nesaka, tas ir nepareizi. Ja morālais likums ir aksiomātisks, viņš nāk no ārienes. Ja? Tavs prāts pareizi lietots nevar citādāk viņu saprast, bet tas, ko viņš saprot, tas atrodas ārpusē. Ja? Tas nav tevis radīts, tas nav tevis ģenerēts. Pareizi, nevar būt citādāk. Neizbēgam jāpievēršas, mēs domājam par subjektu, bet par atsevišķo individu. Tad, protams, atsevišķais individs nevar būt tāds kaut pats savu prātu maksimumu izdomātājs. Runa ir par kaut kādu prātu ar lielo P. Iespējams, kā jau mēs sacījām, Kants ir ļoti dualistisks. Jā. Iespējams pat
Kants arī, protams, runā par transcendentālo subjektivitāti, par šo transcendentālo subjektu, kas nav kaut kāds atsevišķs, bet tas ir kaut kāds subjekts, pats par sevi subjekts vispār. Ko, protams, vēlāk tur Fichte, Hēgels izvērš par veselu mitoloģiju, bet Kants tam pievēršas vienkārši garām skrienot, kā postulātam. Vienkārši, no kurienes nāk šī pavēle? No kolektīvā saprāta, no prāta kaut kādas absolūts tāds hipostazētas formas vai no racionalitātes iedabas pašas par sevi, kas būtu neatkarīgi no vispār atsevišķiem domātājiem. Man šķiet, ka tas, ko Kants saka, ir no racionalitātes kā tādas. Jā, no racionalitātes kā tādas, bet tā racionalitāte nav kaut kā tāda, ko cilvēks pats sevi rada, vai izveido, vai kas ir personīgi tev. Viņš ļoti spēcīgi uzsver, ka racionalitāte kopīga visām racionālām būtnēm un ir vienāda. Tāpēc viņš var runāt par to racionālo būtņu valstību. Tāpēc viņš var runāt par to universālo spēkā esamību. Pat ja viena daļa cilvēku to nesaprast, tas tik un tā ir tiesa. Kad saka, ka Kants ir ļoti racionāls filozofs, pareizi, tāpēc, ka tas atskaites punkts, tas, kas viņam ir tā teritorija, kurā nevajag iet, tas, kas ir nepieņemams, kas īstenībā ir nepieņemams, loģisks pretruns ir nepieņemams, viņas tev izslēdz, viņas tevi padara nederīgu to, ko tu esi mēģinājis secināt, Skaties, tad, kad viņš tiek līdz maksimai un rīcības principam, maksim ir vienkārši tavas rīcības pamatojums, Tātad, un mēģina paskaidrot to, kā kategoriskais imperatīvs darbojās. Pieņemsim, tu ieej veikalā un tu gribi atkal, vienkārši piemērs. Tu ieej veikalā un tu ļoti gribi šo grāmatu, vai šo šokolādes kasti, bet tev pietrūkst naudas. Tu apsties savā makā, tev nepietiek līdzekļu. Bet tu ļoti, ļoti gribi to šokolādes kasti, esi arī izsalcis. Tev ir kārdinājums viņu nozagt. Kā Kants, balstoties savā tajā sistēmā, reaģē uz šo savus prāta spriedumu. Viņš tev saka, tad, kad tu gribi šādi rīkoties, vai es tā rīkojies, tev ir jāsaprot, kāds ir tavs rīcības pamatojums, princips. To viņš sauc par maksimu. Un tu loģiski domā par to, kādā veidā tu nonāc līdz spriedumam, ka es drīkstu nozagt šo šokolādes kasti, tad tā maksima šajā gadījumā būtu tāda vispārināta, racionalizēta. Tik reiz, kad man trūkst naudas un es kaut ko ļoti gribu, es to nozagšu. Tas ir tas vispārnējums. Nevis man šobrīd trūkst, es ļoti gribu, tāpēc es nozagšu, bet tu viņu vispārini. Ik reiz, kad man, vai jebkuram ļoti trūkst naudas un tu kaut ko ļoti gribi, tu to nozagtu. Tātad problēma rodas tajā, tā problēma, kad mēs nevaram gribēt šādu maksimu, kategoriskais imperatīvs ir, rīkojies atbilstoši tikai tādai maksimai, par kuru tu vari vienlaikus vēlēties, lai tā kļūtu par vispārīgu likumu. Proti, viņš tev saka, tava maksima nav pareiza, ja viņa ir tāda ikreiz, kad man trūkst naudas, un es kaut ko ļoti gribu, es kaut ko nozagšu. Tu nevari viņu vispārināt, tu nevari racionāli spriežot, gribēt, lai pasaulē būtu vispārīgs likums tāds, ka jebkurš vienmēr, kad viņš kaut ko ļoti grib un viņam trūkst naudas, viņš to nozogt, proti paņem no citiem. Saproti? Jā. Un šis parasti ir ierastākais tāds... Klūšanas akmens ir loģiskā pretruna. Loģiskā pretruna, bet šis arī tas ierastākais pat arī no tādu tradicionālistu, aristotelistu tomistu skatpunktu, tāds uzreiz kritikas punkts pret Kantu, ka pret morālo imperatīvu, kategorisko morālo imperatīvu, bet ir īpaši pret šī imperatīva universalizējamību. Proti, nekas, pēc būtības nekas mums man netraucē universalizēt arī amorālu rīcību, to par zakšanu, melošanu, tam līdzīgi. Labi, nekas netraucē, Kants teiktu, labi, tu to vari darīt, bet tad tu rīkojies iekšēji nesaskanīgi, tu rīkojies neracionāli. Jā. Tā ir Kanta sistēmas specifika un savā ziņā ļoti labi, ka viņa atšķirās no aristoteliskās tomiskās, būtu pilnīgi cits arguments. Kāpēc? Ikreiz, kad es jūtu, es atvainojos, seksuāli iekāri, es kādu izvarošu, vai kaut kā tā, Ikreiz, kad būšu izsalcis, es atņemšu tuvākajam, kas man blakus stāv viņa ēdienu, Tur ir, tātad mēs tikām līdz kategoriskiem imperatīvām un mēģinājām, iezīmējām to, kā darbojas rīcības principi, jeb maksimas.
ir zīmīgi, ka šajā darbā Kants dod 4 piemērus par tām maksimām. Un kā īstenībā tādi pa īstam pārliecinoši tikai 2. Ja? Es neesmu pirmā, kas to saka. Ja? Nu, tā ātri pateikšu tos, kas ir tie pārliecinošie. Ja? Tad Kants saka, tev ir situācija, kurā tev ir nepieciešama nauda, un tu aizņemies no sava drauga vai no kāda cita cilvēka, bet jau tajā brīdī, kad tu aizņemies, tu soli, ka tu atdos, tu zini, ka tu nevarēsi atdot, jo tev nebūs. Ja? Vai tava maksima var būt tāda, ja, ka tu vari vienlaikus vēlēties, ka būtu vispārīgs likums, kad katru reizi, kad kāds no kāda kaut ko aizņemās, viņš neņem vērā to, vai viņš varēs to atdot. Ja? Un Kants, protams, viennozīmīgi atbild, ka tā ir loģiskā pretruna. Tu nevari gribēt dzīvot tādā pasaulē, jo tā vispār universalizētu melošanu, nepatiesību, ja, un mānīšanu. Ja? Šis piemērs tīri labi darbojās. Otrs piemērs ir par žēlsirdību, ja, par atteikšanos palīdzēt kādam grūtībās gadījumā, kad tu vari palīdzēt, tev ir reāls iespējas un tev tas tiek konkrēti lūgts. Ja. Atkal Kants vispārina maksimu un saka, mēs nevaram saprātīgi spriežot gribēt dzīvot tādā pasaulē, kur ikreiz, kad kāds mums lūdz palīdzību un mums ir iespēja palīdzēt, mēs atsakām. Ja. Var saprast, uz kurien tas velk. Tas uz to velk, ko es mēģināju arī uzrakstīt tajā savajā vecajā rakstā. Ja? Kants skata to loģiskās nesakritības, jau tās iracionalitātes to punktu un izsver viņu kā absolūti centrālo. Ja? Mēs nevaram, saprātīgi spriežot, mēs nevaram gribēt dzīvot pasaulē, kurā starp jēdzieniem mans, tavs, mūsu, ne mūsu pienākums, nav pienākums, nebūtu nekādas jēgas, ka viņi visi saplūst kopā. Mēs nevaram to gribēt. Bet kas apakšā tajā ir? Apakšā tam Kanta sistēmai profilējās tas pats dabīgais likums. Ja? Piekrīti? Vai loģikas likums? Jā, bet tas nav tik vienkārši. Tā apakšā ir tas, ko viņš grib īstenībā, ir laba sabiedrība, laba cilvēku kopiena. Pareizi? Jo, saprotu, ko dabīgais likums ir tādā ziņā ir daudz vienkāršāks. Dabīgais likums saka, ka tev nebūs zakt, jo savādāk, ja visi zaks, tad man nebūs iztiks līdzekļu, kuriem es varētu pabarot savu ģimeni, ar ko es varētu plaukt, nodrošināt resursus, arī savu intelektuālo spēju vispār arī funkcionēšanai un kāpināšanai. Proti, ja pasauli, kurā zakšana būtu atļauta, mani padarīt par sliktāku cilvēcības instanci, par sliktāku, tā kā par mazāk cilvēcisku, nekā man pienāktos būt. Kanta aizliegums zakt principā balstās, ka tu nedrīksti domāt loģiski pretrunīgi. Un tas arī viss. Jā. Un tā kā tavā prātā jau pastāv jēdzieni, mans un tavs, ja, tad tu nevari iet pret šiem jēdzieniem. Bet tas ir loģiskais likums, tas nav dabiskais likums, vai ne? Un Kants arī vairākas reizes mēģina pateikt, ka tam nav nekāda sakara dabiskiem, tie dabisko likumu, tam līdzīgi. Jā, viņš to mēģina pateikt, bet uz kā balstās pasaule, kurā mums pastāv privāti īpašums, tā ka ir, es nezinu, šīs konfekts pieder Agnesē, bet šīs zemes pleķis pieder Krišjānim. Skaties, tur viņa profilējās, tur viņa parādās tā, ka tā ir jau runa par noteiktu pieņemtu cilvēku pasauli, kurā jau ir noteikts pieņemtas kaut kādas lietas un, piemēram, pastāv privāti īpašums. Nepareizi, bet saprotu, ko es saku. Jā, saprotu, un tāpēc McIntyres savā tādā agrīnā darbā īsā ētikas vēsturē, viņš saka, ka Kanta ētika parazitē uz jau esošu ētiku, uz esošu. Viņš mēģina tā kā izsmērēt Kantu un nokritizēt tajā savā agrīnajā darbiņā, bet viņš saka, parazitē, jo Kants jau darbojās esošā pieņēmumu, visu likumu, arī sociālo attiecību tādā sistēmā, bet kaut kādā ziņā Kants mēģina to padarīt stiprāku vai racionālāku vai pienākumu, nezakt padarīt, kā absolūti valīdu un nepārkāpjumu. Jā. Nevis parazitē un mēģina kaut kā apšaubīt un izšaubīt, izkritizēt, jo tas Kanta arī, tā skaitā arī viņa metafizikas kritikas uzdevums ir tiešām atrast kaut ko absolūti neizgrozāmu, neapšaubām, absolūti valīdu, kurš ir neatkarīgs no pieredzes, un Kants to mēģina. Var teikt arī tā, ka visa Kanta ētika, un šis mēģinājums formulēt kategorisko imperatīvu un attiecīgi tās maksimas un parādīt cilvēkiem
cilvēkiem, kādā veidā viņiem jāspriež, lai viņi pārbaudītu tajā brīdī, kad viņi grib rīkoties, ja viņi kaut ko vēlās un sev spriež, vai es drīkstu tā rīkoties, tā kā man gribētos, lai es apmierinātu savu vēlmi. Viņš taču nenoliedz, ja, kad vēlms ir būtisks. Ja. Nu, vai tas pārkāpt morālo likumu vai nē, ir iespējams. Un viņš to dara sarežģītā formā, ja? Bet ir iespējams arī teikt, ko Kants dara. Viņš vienkārši pārformulē to pašu zelta likumu, kas ir pazīstams visās lielajās reliģijās, viņš ir arī budismā, hinduismā un tā tālāk. Visās lielajās ētikas teorijās no antīkās pasaules, ieskaitot dažādās skolās, ja? Kas pa lielām ļoti vienkāršojot, un arī, protams, evaņģēlijā, ja? Ir nedari otram cilvēkam to, ko tu negribētu, lai tev dara. Ļoti vienkāršojot. Ja? Tas iet apmēram tajā virzienā, ja? Bet sarežģītā veidā un ļoti strikti, kas, manuprāt, tas nav trūkums. Ja? Ļoti strikti apelējot tikai pie loģikas un pie racionālā prāta. Ja? Tā ir tā viena tā Kanta darba īpatnība. Es vēlreiz atkārtoju, es viņas pienesumu redzu joprojām arī šobrīd, tad, kad es daudz vairāk zinu par to tomistu skatījumu, nekā es zināju, teiksim, pirms 10 gadiem. Kā tu reaģē uz viņu? Kā tu reaģē uz Kanta tādu gandrīz fanātisko racionālismu? Kad tu tagad lasīji to darbu? Fanātisks. Es varu tikai atbildēt... agrīnā Makintāra vārdiem, piemēram, arī citāts no šīs īsās ētikas vēstures, kur Makintārs saka, piemēram, taču Jēzus saskaņā ar šo Kantā absolūtā fanātiskā racionāla schēma, taču Jēzus mums nemaz nevar būt absolūta morāla autoritāte. Es citēju Makintāru. Vai drīzāk viņš tāds ir tikai tik tālu, cik tālu mūsu racionālā daba viņu par tādu atzīst un piešķir viņam autoritāti. Un ja mēs šo autoritāti pieņemam, tad patiesībā tas ir mūsu pašu saprāts, nevis Jēzus, ko mēs gal galā uzskatām par autoritāti. To pašu mēs varam izteikt arī citādi. Pieņemsim, ka dievišķa būtne reāli vai šķietam pavēl man kaut ko darīt. Man vajadzētu darīt to, ko viņš pavēl, tikai tad, ja tas, ko viņš pavēl, ir pareizi. Bet ja es pats varu spriest, vai tas, ko viņš pavēl, ir pareizi vai nē, tad man nav nepieciešams, lai dievišķā būtne man pavācītu, kas man būtu jādara. Neizbēgam katrs no mums ir pats sev morāla autoritāte. Saprot, tas Kants uzsvars uz absolūtu autonomiju, heteronomijas noliegumu, paredz, ka tiešām nonākot tādā reliģiskās atklāsmes situācijā, reliģiskā imperatīva situācijā. Lai es tiešām paklausītu reliģiskam pienākumam, man ir neizbēgami jārelativizē šī reliģiskā vai absolūtā likumdevēja autoritāte, un pašam jākļūst par autoritāti likumdevēja pašam sev, man jāizvērtē. Sekot, nesekot Jēzumu, paklausīt vai nepaklausīt. Nesit šis radikālā Jēzus maksima piedot savam ienaidniekam tam līdzīgi. Es to varu paklausīt nevis tāpēc, ka tas ir racionāli, jo racionāli būtu, vismaz manā skatījumā, atdarīt savam pretiniekam. Es esmu kaut kādā ziņā spiests šai maksimai paklausīt. Jā, labi. Es esmu spiests šai maksimai paklausīt, jo to saka pats dzīvais Dieva dēls. Protams, es pielietoju saprāta spējas, lai, protams, saprastu vārdu, saprastu šo maksimu, pielietot to katrā konkrētā empiriskā situācijā un tam līdzīgi, bet gala punktā, galā, es esmu spiests paklausīt. Pretēji tam, ko man saka mans prāts. Paga. Man liekas, ka šis ir pārpratums par to, ko Kants grib un kas viņam beigās izdodas, ko viņam beigās izdodas izskaidrot un uzrakstīt. Ja? Atceries to vietu tikuma metafizikas pamatojumā, man šķiet tur bija, kur viņš piemin Jēzu Kristu. Atceries? Tur tā vieta, tur ir apmēram par to, ka viņš mēģina tev parādīt, kā mūsos morālais likums jau ir, ja? Un Kristus tikai, Jēzus Kristus, viņu tikai izsaka, viņš tikai parāda tā kā ar rokām, ja? Bet mēs jau zinām to. Ja? Kā viņš saka, kā mēs varētu teikt, ka Kristus rīkojās krietni, ja? Ja mūsos nebūtu jau iekšā priekšstats par krietnumu, kā tu vispār varētu kaut ko saprast no Bībeles, lasot cauri to visu, ja tevī jau iekšā nebūtu šī jau pārliecība zināšana par to, ka šis ir labā
vai ne, atspaids, ja, ilustrācija, ja, īstenojums. Kā tu zinātu to? Tas ir tas, ar ko darbojas. Tu jau zini to. Un Kants uzsver to, ja, kad viņš arī saka, tajos gadījumos, kad tev ir arī noziedznieki, ja, viņi visiem apkārt saka, es vispār sevī nekādas vainas neatrodu, es tikai ņēmu to, kas man pienāc. Viņos visos iekšā tāpat ir morālā likuma balss, kas viņi saka, nē, tu rīkojies nepareizi, tu rīkojies ļaun, tu pārkāp morālo likumu. Tas ir tas, ar ko viņš strādā. Un tu neesi pats, tu neģenerē viņu. Drīzāk, tava dzīve bieži vien ir gara, plaša cīņa pret šo morālo likumu. Ja, tu mēģini viņu apiet, tu mēģini viņu izracionalizēt ārā, pat mums šeit ir tāda tendence. Ja? Vai ne? Un viņš tev spiež pretējā virzienā. Ja? Galvenais, kam man nekādi negribētos piekrist, ir tā interpretācijai, kas neizriet no teksta, ka Kants pašu cilvēku un viņa prātu padara par absolūto likumdevēju. Nu, nav tā. Ļoti interesants ir. Daļai papildinot, ļoti interesants ir tas citāts, un es nezinu, vai es piekrītu vai nepiekrītu. Kaut kādā ziņā es piekrītu 68. 69. lapusē tikko metafizikas pamatojumā, kur viņš pievēršās, tas jau tuvojās noslēgumā, un viņš mēģina saprast, no kurienes vispār nāk kategoriskā imperatīva kategoriskums, un tad viņš, vai absolūtums, un tad viņš pēkšņi pievēršās ļaundarim. Un tur kaut kādā ziņā ir tas, ko tu saki, ka pat ļaundaris zina. Jā. Un ja tas, viņš ir garīgi vesels. Ja? Un pat ļaundaris zina, bet viņš vienkārši rīkojās pret šo autoritāti. Pasties citāts. Jebkurš cilvēks, pat lielākais ļaundaris, ja vien viņš vispār radis lietot prātu, kad viņam min piemēru par nolūku godīgumu, noturīgumu sekošanā, labam maksimām, līdzdalību un vispārēji labā gribu, protams, vēlētos, lai arī viņš varētu būt tā noskaņots. Viņš tikai savu tieksmi un ziņu dēļ nevar novest sevi līdz šādai noskaņotībai, turklāt viņš vienlaiks vēlas atbrīvoties no tādām viņa pašu nomācošām ziņām. Un tad viņš dažādi parāda, kā šis ļaundaris, jeb ar ļauno gribu praktizējošais nonāk savstarpējās pretrunās. Protams, par šo labāko personu ļaundars uzskata sevi, kad viņš ieņem sapratnes valsts locekļu skatpunktus, kuru viņi netīši nospiež brīvības ideja. Šā likuma autoritāte viņš zina, kad viņš to pārkāpj. Un tad beigās, kā secina, morālā jābūtība tā tad ir sevis nepieciešamā gribēšana būt par sapratniskās pasaules locekli, un tikai tik tālu viņš to domā kā jābūtība, cik tālu viņš vienlaiks sev aplūko kā jutekliskās pasaules. Protams, tā doma ir, ka pat ļaundaris, kad viņš dara ļaunu, viņš tomēr grib būt piederīgs šai saprātīgajai pasaulē. Ka tā rīcība, pat ja tā ir ļauna, tā ir mērķvirzīta, un, protams, ir kaut kāda labuma gūšana sev, bet vienlaiks arī kā kristieši teikt, ļaundaris sirdsapziņa apsūdz viņu pašu. Jā. Divas piezīmes. Ja? Mēs mēģinājām tā īsti izklāstīt pamattēzes, kas ir grāmatā, aicinām tiešām lasīt, ir latviski, ir pieejams tos citos tulkojumos. Ja vajadzētu tomēr inteliģentam cilvēkam vismaz vienreiz to izlasīt, nav arī pārāk gari, ja? Un pārdomāt par to. Divas, tagad nedaudz pievēršoties reakcijām, ja, uz Kantu, ja, un varbūt arī kaut kādai kritikai, vai arī viņa aizstāvībai pret šo kritiku. Ja, divas lietas. Man liekas, ka ar kategorisko imperatīvu un rīcības principu maksimas formulēšanu, izvairīšanos no loģiskām pretrunām, jā, Kantam lielā mērā ir taisnība. Man šķiet, ka nebūtu slikti taisīt studentiem tādas seminārus un treniņu nometnes, ja, kur viņiem dod tos piemērus un prasa, teiksim, izvediet to maksimu. Kāda ir tā maksima? Tas skatīties, vai viņiem sanāk dažādi. Ja. Daudz autori saka, ka tur nekas sevišķi labs nesanāk. Es nepiekrītu, vajadzētu sanākt, manuprāt. Ja, bet viena lietiņa gan ir jāuzsver. Kantu kritizējošie autori, tāds kā Nīče, piemēram, ja, kurš īstenībā pat arī izņirgājās par to visu. Ja. Viņiem likās reāli smieklīgi, ka Kants uztais tādu racionālo schēmu, un kas tad viņam beigās iznāk ārā, un tā ir tā pati pietistu ētika. Ja. Tas, kā pietisti tolaik dzīvoja, ja, ļoti stingrie visādi aizliegumi, ko, man liekas, Nīče kaut kādā vietā arī nosauc vienkārši par aizspriedumiem. Ja. Es nesaku, ka es piekrītu Nīčem, bet kaut kāds zināms points tajā visā ir. Kā mēs par to pārliecinamies, Krišjāni? Mēs par to pārliecinamies tā, ka Kants uzbūvēja savu to reālo morālu sistēmu, kas ir atļauts, kas ir aizliegts, ja, tad tā bija
tāda, ja, tajā laikā arī visiem likās ļoti pārliecinoši. Paskatieties, ko mūsdienās nodarbojas cilvēki, kas sev sauc par kantiešiem. Ja, piemēram, Kristīna Korsgārda, kas ir reāli kantiete, kurai ir grāmata par normativitātes pamatojumiem. Viņa apgalvo, viņa ir reāli kantiete, viņa izmanto Kanta vispār metodis, sistēmu, kārtību un tā. Viņa nonāk pie citiem rezultātiem. Pilnīgi pretēji Kantam viņa apgalvo, ka mums ir morāli pienākumi ievērot dzīvnieku tiesības, ja, un visādi šādas lietas. Kants bija kategoriski pret. Ja? Tad tur rodās kaut kāda peldēšana, ja? Tajā, ko īstenībā tas nozīmē. Tāpēc, kā jau mēs minējam, ja no Kanta sistēmas izņem ārā, ko Makintārs teica, apakšā esošo, ja, it kā netieši pieņemto, vārdos neizteikto, ja, kaut kādu cilvēku labbūtības stāvokli, ja, zem kura vēl ir metafizika, ja, un visu būtņu tiecību uz labo, ja, tad viņš paliek karājoties gaisā. Ja. Tā trakākā problēma ar Kantu, ja, un tagad pieminot arī Fēzera kritiku un vispār daudzu, ja, 20. gadsimta tomistu kritiku, ja, ir tāda, ka Kants mēģina strādāt apstākļos, kurā tradicionālās metafizikas pamats ir pilnībā izsists, ja. Ja, kur nominālisms ir atrāvis vispār prātu no pasaules, ja, kur valda, ja, jau saknes ielaidusi karteziāniskā zinātne, ja, kur lietām nav, kur būtnēm lietām nav dabisku mērķu pilnīgojumu, kur visai pasaulē nav nekāds telos, ja, viņš jau strādā šajā laikā, ja. Nav substances, nav būtības, nav formas, nav veidolu. Ja? Tas ir Bēkona un Dekarta jaunās dabas zinātnes laiks, kurā visa teleoloģija, jēga, nozīme, virziens, pamatojums no visas, teiksim tā, nedzīvās un dzīvās dabas izņemot cilvēku, jau ir izņemts. Vai ne? Pareizi. Jā, bet arī cilvēka būtība, arī cilvēka telos paliek uz jautājumu zīmes. Un tātad uz šī kopējā metafiziskā fona Kants mēģina tā kā uzbūvēt virsū, jā, bet lūk, cilvēkam viņš gan ir pakļauts viszvērīgākajiem, stingrākajiem morāls likumiem, kas ir visiem vienādi racionāli nāk no augšas, jā, nāk no kaut kurienes, no kurienes. Tu uzdod pareizi jautājumu, jā, ja tu to visu pārēju uzliec uz liels tāds jautājums zīmes, vai pasaule vispār ir radīta, vai pasaulē kaut kāds mērķis, vai kaut kas būs pēc nāves, vai kaut kas notiks ar dvēseli, to visu izņem ārā, kā jautājums, uz kuriem nevar atbildēt. Neaizmirsīsim, ka viens no Kanta filozofijas mērķiem ir nospraust lūk prātam robežas nelien teritorijā, kur tu nevarēsi viņa prāt, neko nevarēsi atbildēt, tikai hipotēzes, ja, paliec tur, kur tu vari. Un tad uz šī jau tāda ļoti noplicinātā epistemoloģiska, ontoloģiska, metafiziska noplicinātā fona uzbūvēt ārā zvērojoši stingru morāli. Kas tev burtiski, ja, saka, tev jādara tas, tu nedrīkst darīt to, ja, vai tas izdodas, ja, tas ir tas jautājums. Bet piekrīt tam, kā es mēģināju raksturot to kopējo. Ka vismaz kaut kas paliek, pat ja viss ir apšaubāms un izšķīdināms, un pretstatā tam arī, ko daudzi reakcionāri un Aristoteles tomisti gribētu kaut, ne tikai kaut apgaismība nebūtu, bet kaut nominālisms nebūtu noticis. Bet mums dzīvojam pasaulē, kur tas ir noticis, kur mums jāmeklē starp dažādām labākajām versijām, kuras tā brīža ietvaros, atbildot uz tā brīža uzdotajām problēmām un jautājumiem bija iespējams. Šaurs iespēja loks, un Kants arī viņš mēģina atbildēt uz tādu radikālu Hjūma skepticismu. Un šķiet, ka no dažādiem iespējamiem variantiem viņš mēģināja vismaz saglabāt to, kā viņš raksta, patības šo iekšējo kodolu, kurā tad var iespīdēties, iemirdzēties šī sirdsapziņas pavēlu sirdsapziņas, bet vienlaiks arī prāta pavēlošā balss, kur kategoriski aizliedz to. Tas ir ja viss ir izšaubāms, tad vismaz to mēs skaidri zinām, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tam līdzīgi. Bet, es gribēju, beigās tu pati pieminēji, tā būtu tā kā jaunas tēmas atvēršana, bet varbūt tev pirms noslēguma ir kāda īsa atbilde tiešām uz šo, ko es nosauktu par varbūt, es to nosauku par Kanta tādu misticismu, kurš parādās uz teksta beigām, ko viņš piesaka sākumā, tas ir 72., 73., 74. lapuse, misticisms, bet ko tu pirms brīža nosauc par robežu ierādīšanu, prātam, ko prāts var, ko prāts nevar,
ko vēl varētu nosaukt arī par tādu kā pazemību. Proti, man tas lielais jautājums, lasot šo visu tekstu, varbūt šoreiz pozitīvāk nekā savulaik studiju laikā, kad uz to visu skatījos nedaudz kritiskāk. Tas lielais jautājums ir, labi, tas ir ļoti jauki, bet kā man būt labam, kā man ievērot, kā man pildīt morālo likumu, kā man tiešām nemelot konkrētās situācijās, nevis vienkārši vispār, bet nemelot, kā man šo kategorisko maksimu tiešām piemērot konkrētās situācijās. Un tas ir tas lielais arī Kanta jautājums, ko viņš sākumā pasaka, bet es nepievērsīšos tam, kā no jābūtības pāriet pie tiešām praktiskas darīšanas. Un citādi viņš saka, šī lielā, es tā pārfrāzēju, piemēram, 72. elpusē es citēju, taču prāts pārkāpt visas savas robežas, ja viņš iedrošinātos izskaidrot to, kā tīrais prāts var būt praktisks, kas būtu pilnīgi tas pats, kā uzdevums izskaidrot, kā iespējama brīvība. Un tad citur viņš saka, ka brīvība, un tas ir tas, kā es interpretēju šo Kanta brīvības noeigumu, ka rīkojas tā, it kā tu būtu brīvs. Mēs varbūt nevaram pierādīt brīvību, bet mēs varam pierādīt brīvību, kā empīriski parādīt, mēs varam pierādīt brīvības ideju, tad rīkojas tā, it kā tu būtu brīvs. Kants atzīst, kā iespējama tomēr morāla rīcība kaut kādā ziņā arī ir noslēpums pašam Kantam. Proti pārēj no vienkārši abstrakta tāda imperatīva uz to, kā mēs praktiski rīkojamies, kā mēs tiešām to darām. Jo no tāda parastā tāda reliģiskā skatpunkta, es to daru, jo Dievs tā grib. Es negribu nonākt ellē, kas ir mūžīgas ciešanas, mūžīga degšana. Jā, tas ir daļai kristiešu, tā tomistiem tā nebūtu. Jā. Labi, bet es saprotu tavu domu. Tā būtu, varbūt, teiksim, tāda mazā cilvēka motivācija, lai vispār saglabātu kaut kādu sabiedrisko kārtību. Es nezakšu, jo es negribu nonākt elles liesmās. Un tas ir tas lielais tāds, lielā vāli, kas viņu pamudina uz morālu rīcību, vai vismaz attur no morālas rīcības. Un tas būtu, teiksim, tāda varbūt banālā kristīgā skatījuma pamatojums. Kas Kantam ir tā rīkste, kura virza no vienkārši teorētiskas spekulācijas uz īstenojumu, uz praksi? Uz morālā likuma ievērošanu. Jā, kas viņš saka, tas ir īstais jautājums. Jā. Kas viņam ir šī rīkste? Būt cilvēkam, būt brīvam. Ja? Nekas vairāk tur daudz nav. Tur nekas cits vairāk arī nesanāk. Būt racionālam. Jo tikai racionāls es esmu kā cilvēks. Savā ziņā var teikt pilnīgo cilvēcisko dabu. Ja? Citā tradīcijā tad teikt. Arī citējot. Neuzvesties kā dzīvniekam. Nebūt dzīvniekam. Bet viņi ir vāji. Es pilnīgi piekrītu. Viņi ir ārkārt no tāda viedokļa. Ja tu izņem ārā, ja tu izņem ārā, kā viens amerikāņu filozofs Daniels Kaufmans raksturoja, kurš pats ir neticīgais jūts, viņš raksturoja, kad šitā te Dieva pavēles teorija ir brīnišķīga teorija, jo tev ir Dievs kā mafijas boss. Ja jūs nedarīsiet šādi, jūs man toņās tā dabūsiet, ja? Un tas ir visspēcīgākā rīkste un motivators. Un visās pārējās morāles sistēmās tas ir, es pilnīgi piekrītu, salīdzinoši vāji. Salīdzinoši, Krišjān. Mēs jau turpinu citātiem, taču izskaidrot, 74. lapus, taču izskaidrot, kā tīrais prāts pats par sevi bez citiem, kaut kur no ārienes aizgūtiem dzinuļiem var būt praktisks, tas ir kā vienkāršais visu prātu maksimumu kā likuma vispārīgā nozīmīguma princips, kas, protams, būtu tīra praktiskā prāta forma, bez jebkādas gribas matērijas, priekšmeta, par kur iepriekš drīkstētu izrādīt kādu interesi, var dot dzinuli un rosināt interesi, vai citiem vārdiem, kā tīrais prāts var būt praktisks, to izskaidrot, cilvēciskais prāts ir pilnīgi bezspēcīgs, un visi pūliņi un darbs rast izskaidrojumi ir veltīgi. Un tad tālāk viņam, tas ir jau gandrīz viens no pēdējiem, ja izturamies stingrā saskaņā ar brīvības maksimām, tā it kā tās būtu dabas likumi. Un tad viņam it kā tās būtu dabas likumi, un tad viņš arī praktiskā prāta kritikā un reliģijā saskaņā ar praktiskā prāta robežām ievedīs arī dvēseles nemirstību kā praktisku postulātu, dieva esamību varbūt kā praktisku postulātu, kā kaut ko, kas varbūt mūs motivētu no šīs tīrās teorētiskās formas, morālā imperatīva formas pāriet jau uz praksi. Tā varbūt ir tā rīksta, bet pats Kants, protams, viņš ir skeptisks. Viņš saka, labāk būtu, ja cilvēks saprastu un rīkotos kā saprātīgi būtne, jo tas ir viņa tīrā patība būt saprātīgam, būt likumdevējam pašam sev. Jā. Un savā ziņā arī ir jāpiemina, ka Kants neatstāja uz vēlākajām paaudzēm to iespaidu, uz ko viņš cerēja, lielā mērā.
Kants bija savas dzīves laikā lielākoties, teiksim, ļoti atzīts, ja, vispār tika uzskatīts par absolūti ģeniālu domātāju un tā tālāk, bet kad viņš, jau īsti pēc tam, kad viņš nomirš, tas viss nepat arī ātrāk, ja. Viņam neizdevās kaut kā pārliecināt. Ja? Atceries to vienu incidentu. Uzreiz sākās romantismu kustība, kas būtībā ir nesavienojama ja, ar Kanta to apelēšanu pie racionāta. Neapelējiet pie emocijas, ja? Runājiet, klausieties prātā, nevis savos ja, izpaudumos, ja? Savos izjutumos, ja? Savos vispār impulsos. Sākās romantismu kustība, man liekas, nebija tā, kad bija Fichte kaut kur uzrakstījis, ka viņš kā kantietis tagad tur pasludina to, un kad Kants bija sašutis, ka vispār kāds vispār var tā secināt kaut ko no tā, ko viņš ir gribējis. Nekļūdos? Jā. Protams, arī tas Kanta mūža nogals konteksts ir Franču revolūcija, no kuras arī pats Kants. Es neesmu drošs, vai cik daudz viņš par to reflektē, bet viņš, manuprāt, arī tādos agrīnākos tekstos viņš mēģina no tā norobežoties. Viņš tomēr sludina paklausību karaļiem un tā, lai no otras puses arī pilsoniskās brīvības vai republikāniskās pārvaldes formas. Fichte savukārt, kā tāds it kā viņš uzskata sev par Kanta mantinieku, viņu ļoti iedvesmo Franču revolūciju. Protams, pēc tam viņu arī iedvesmo vācu pretošanās Bonaparta iebrukumam. Fichte jau mēģina pabeigt vācu ideālismu, kā ir aizsācis, bet es piekrītu, ka Kants uz šiem Fichtes grandiozajām vīzijām arī par absolūto ego, kas pašnosakās un kas nosaka pats sevi un caur šo noteikšanu vispār tur izveidoja milzīgu metafizisko struktūru. Pret to Kants būtu skeptisks. Vienlīdz skeptisks Kants būtu arī pret visu Schellinga mitoloģiju un iespējams arī pat pret lielo Hēgeļa sistēmu, kurā empīrikai un tādiem spekulācijām vispār par eģiptiešiem, par eģiptiešu sabiedriskajām formācijām tam līdzīgi, Kants teikt, nē, mēs nezinām, mums ir jāaprobežojas ar to, ko mēs varam droši zināt. Jā, labi, noslēguma vārdi vai ne noslēguma vārdi, ja, ļoti, ļoti īsi, ja, es turpināšu. Cerams, ka pie Kanta vēl atgriezīsimies citās aplādēs, un ne tikai tāpēc, ka ir Kanta jubilejas gads, ja, bet arī citos kontekstos, jo tas viņa sastatījums ar citiem vienmēr ir, manuprāt, auglīgs un vērtīgs. Ja. Fakts ir tāds, ja, ka Kantam sekoja utilitārisms ja, ar John Stuart Millu, ja, viņi nāk pēc Kanta, ja, un ka viņi kaut kā guva virsroku, ja, tas, ka viņi guva virsroku, un cilvēkiem ir tāda tendence domāt anekdotiski, apelēt pie jūtām. Es aizvakar sniedzu interviju arī par vienu morālu jautājumu, un es mēģināju, es nedusmojos to cilvēku, kas man interviju, bet mēģināju tā kā viņam teikt, varbūt mēs varam parunāt par principiem, nevis jūs man tikai saucat piemērus, bet es izlasīju pa vienu tādu sievieti un kā tad viņai, bet man tur viens draugs un tā, bet man vienreiz bija tā, jā, Kantam starp citu, šī asā kritika pret nodarbošanos ar filozofiju un tāda anekdošu līmenī, jā, vai kaut kādu hipotētisko izdomātu piemēru līmenī, jā, tā arī ir ļoti vērtīga, jā, tu vienkārši, man vienam draugam ir tā, un tāpēc tas princips ir kā, ja viņš būtu ļoti asps pret to, tad ir, protams, žēl, ka utilitārisms lielā mērā guva virsroku, ja, un viņš ir ļoti tomēr atstājis spēcīgu ietekmi uz vispār sabiedrības domāšanas veidu. Uz to domāšanas veidu, kuru mēs varam redzēt profilējumos, ja, gan kaut kādās konvencijās, kas tiek pieņemts, gan arī kaut kādos vispār rakstos, argumentos, ja, un tā. Kants ir divas galvas tiesas augstāks domātājs par Millu, ja, par Bentamu, par visu šo kompāniju, par 20. gadsimta utilitāristiem. Un pat, ja cilvēkiem daudz kas patīk, ja, tajā utilitārismu, tajā gaišajā aprēķina menedžeriālā pieejā, ja, kur, labā rīcība, morāli pareizā rīcība ir tāda, kas lielākajam vairākumam, visiem nekad nevarēsim, bet lielākajam vairākumam sagādā visvairāk baudas, ja, kas tad tur būtu iebilstams, ja, tas izklausās tik jauki un arī labklājību cels, ja, šāda veida domāšana. Tiem, kuriem tas viss patīk, ir interesēs, tomēr iesaku pievērsties Kantam, ja, un Kanta pretargumentiem, ko viņš izteica pirms tam. Kantu interesē intence, Kantu interesē tas, kāds tu esi kā cilvēks, kā tu domā, ko tu gribi, kāds ir tavs nolūks, ja, jo tas ir vienīgais, par ko tu atbildi. Pa sakām tu nevari atbildēt, ja, tev nākotne ir aizslēgta, ja.
Un sakas ir īstermiņa, ilgtermiņa, visādi var būt. Ja? Viņš koncentrējās uz tevi, uz tavu prātu, uz tavu spriedumu. Ja? Bet Kants ir daudz vērtīgāks arī cilvēka intelektuālai izaugsmē nekā Džeremijs Bentams, Džons Stjuarts Mills un viņu sekotāji. Un vienlaiks noslēdzot, jāpiebilst, ka Kanta ietekme ir liela. Jā. Un man šķiet ļoti vērtīgi tavu piebildi ir, ka Kantu ir ļoti auglīgi lasīt vai sastatīt kopā ar citiem. Jā. Piemēram, tāpat ir arī aristoteliska tomiskā pieeja, arī tikumu filozofija, arī pat dievišķo pavēļu teorija, kā, protams, vēl viens tāds ētikas žanrs, tikai iegūtu, nevis vienkārši apskatītu šo ētiskās sistēmas kā kādus objektīvu priekšrakstu sistēmu, kas eksistē neatkarīgi no mūsu apziņas tā, bet, ja tiešām iegūtu, pievēršoties, kas vispār tas, kas konkrēti cilvēku šo vienu būtni padara morālu un ļauj šai būtnei rīkoties morāli, kas ir tā iekšējās kaut kāds personas vai cilvēcības kodols, kas viņam ļauj un arī liek rīkoties morāli. Un tādā ziņā, Kants... Un kas viņu atšķir, piemēram, no šimpanzes, vai ne? Jo tas jautājums arī ir aktuāls. Un vai vispār atšķir? Un Kants šo cilvēka prāta kā specifiskās cilvēka īpašības, šo tādu radikālo noteiksmi, tādu no absolūtā no iekšas, viņš aprakstīs ļoti labi. Jā. Piekrītu. Ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis un Agne Sirbe.